Latvija man ir manas mājas, mana bērnības zeme un manu nepiepildīto sapņu zeme. Latvija man ir viss. Saule, vasara, bērnība, draugi, ģimene, darbs, prieks un asaras. Pēc idejas šeit pateikts viss, kas ir Latvija. Latvija ir mana dzimtā valsts. Arī izskan šāda doma. Vieta, kurā esmu dzimusi, augusi, mācījusies un pašreiz strādāju un ceru, ka arī turpmāk varēšu strādāt tepat, audzināt un izglītot savus bērnus. Manas saknes, vieta, kur es vislabāk jūtos. Latvijā ir viszaļākā zāle, visveldzējošākais ūdens, vislabākais gaiss. Tā ir vieta, kurā gribētos palikt vienmēr. Un gribu pievērst šai atbildē, kas ir. To rakstīja 9. klases skolēns, kuram ir runas defekts. Saprotiet, dažādi bērni ir, ja? Un viņš raksta, tā ir mana valsts, un es to mīlu kopā ar latviešu hokeju. Tas ir mūsu lielais akmens. Es tai varu sniegt savu darbu, sakopt vienu stūrīti zemes, būt lepnai par to, ka esmu latviete. Audzināt bērnus ar apziņu, ka viņiem jādzīvo un jāstrādā Latvijai, sniegt sevi un savus labos darbus. Man sniegums Latvijai pagaidām nav īpaši vajadzīgs, jo pārāk daudziem cilvēkiem ļaujam aizbraukt. Es gribētu būt politiķis, lai palīdzētu trūcīgajiem cilvēkiem atbrīvoties no parādiem un atrast darbu. Sekmētu, lai cilvēki atgrieztos dzimtenē. Kā jūs domājat, kas to rakstīja? Jaunietis skolotāji. Nē, to rakstīja bērns. Arī tas pats 9. klases skolēns. Un pēdējā viņa atziņa. Neko mantisku Latvijai es nevaru dot, tikai varu būt aktīvs un godīgs pilsonis. Un es domāju, šī doma, to, ka mūsu jaunieši tā domā, tātad, ja viņi būs godīgi un aktīvi pilsoņi, tātad arī mēs pastāvēsim un nekur neizzudīsim. Paldies!